Protams, ir ļoti grūti dot padomu, kā rīkoties konkrētiem uzņēmējiem un konkrētiem cilvēkam. Katrā gadījumā šie vispārīgie mehānismi, kas palīdzēs uzņēmumiem saglabāt darba vietas, noteikti būs vērsts uz to, lai uzņēmējam būtu vieglāk izturēt šo periodu, kas cerams nebūs pārāk garš, bet tomēr, jo ir skaidrs, ka jebkurš uzņēmējs saprot, ka pēc tam atrast jaunu darbinieku, atkal viņu apmācīt, atkal uzsākt ir daudz grūtāk nekā teiksim, saglabāt. Un, protams, ka ja mēs precīzi, līdzīgi kā, teiksim, kad ir kāda slimība, ja tu precīzi saproti diagnozi, precīzi un ātri reaģē ar konkrētām zālēm, tad tas atvesļošanās periods ir īsāks. Vienkārši ļoti svarīgi šobrīd ir neielaist tādā garā periodā, lai nebūtu tāda vispārēja nīkuļošana, es domāju, no tāda ekonomikas viedokļa. Ja? Tāpēc, protams, tas būtu tas pirmais. Otrais bloks savukārt ir, ka uzņēmumiem tiek piedāvāti palīdzība arī mārketinga atbalstā, tad tas ir tirdzniecības misijas, izstādes un visi tie instrumenti, kas arī ir pietiekoši dārgi, bet tie pašā laikā, kas palīdz atrast citus noiet tirgus. Jo, ja tā nav Krievija, tad tikpat labi šo produkciju var arī pārdot iespējams arī Ķīnā.